Vielu šķīšanas procesā mēram šķīduma temperatūru. Tad daži šķīdumi šajā procesā atdziest, bet citi sasilst. Vielām šķīstot, siltuma daudzums tiek patērēts, lai noārdītu kristāla režģi un izkliedētu daļiņas. Savukārt hidrātu veidošanās procesā siltums rodas. Atkarībā no tā, kurš no šiem abiem siltuma daudzumiem ir lielāks, šķīdums vai nu sasilst vai atdziest. Tā kā siltuma rašanās ir ķīmiskas reakcijas pazīme. Divās mērglāzēs mums jau kādu laiku ir ieliets krāna ūdens, ievietoti siltuma sensori, harvest un programmatūru datorā. Kā vienu no vielām izvēlamies kālija hidroksīdu. Ieberot kālija hidroksīdu ūdenī. Veicam tā šķīdināšanu. Tātad novērojam, kā šī līkne mainās. Temperatūra, kāpī. Otru vielu izvēlamies amonija nitrātu. Un otrā vārglāzē ieberam amonija nitrātu. Novērosim, kā amonija nitrāts šķīst. Amonija nitrātam šķīstot, temperatūras līkne samazinās.